šodien, 2024. gada 11. novembrī, mēs svinam Lāčplēša dienu. Tā ir diena, kad mēs atceramies mūsu tautas nesenos varoņus, cīnītājus, kas Dieva gudrībā ar Dievu mīlestību iemīlēja šo zemi un tautu, nebaidījās no ienaidniekiem un arī uzvarēja visus ienaidniekus. Un tu vari pateikt sev un savam tuvākajam, kad es esmu piederīgs tautai. Sakiet viens otram, es esmu piederīgs tautai, kuras priekšteči bija īsti varoņi, cīnītāji, kas nebaidījās no ienaidniekiem un uzvarēja tos. Āmen! Un Latvijas brīvvalsts laikā no 1924. gada līdz 1940. gadam šos cīnītājus, varoņus apbalvoja ar Lāčplēša ordeni. Kāpēc ar Lāčplēša ordeni? Tāpēc, ka mūsu tautai bija savs epos, kur bija uzrakstījis Andrejs Pumpurs, un epos saucās Lāčplēsis. Un šajā eposā runa bija par varoņiem vēl no iepriekšējiem gadsimtiem, kas tāpat nebaidījās no ienaidniekiem, mīlēja savu zemi un tautu, un tādā veidā Andrejs Pumpurs caur šo eposu pagodināja arī iepriekšējo gadsimtu varoņus. Un jāsaka, ka tad, kad tu lasi Andreja Pumpura dzeju, tad viņš visai bieži arī atsaucās uz Jēzu Kristu. Un kādā no saviem dzejoļiem Andrejs Pumpurs saka, ka Dievs ir mūsu varonis. Ka Dievs ir mūsu varonis. Un, un īstenībā arī tad, kad mēs šodien atskatāmies uz šiem varoņiem, uz viņu veiktajiem darbiem, mums pašiem gribās kļūt par savas paudzes varoņiem. Arī gribas izdarīt kaut ko labu un paliekošu šajai tautai. Un jāsaka, ka šie varoņi, kas piedalījās brīvības cīņās, kad ļoti daudzi viņi skatījās uz šo varoni, par kuru runāja Andrejs Pumpurs. Viņi skatījās uz Jēzu Kristu un iedvesmojās no Jēzus Kristus, jo Jēzus Kristus jau arī ir varonis, viņš arī uzvarējis visus ienaidniekus, un visus ienaidniekus ir līdz zem savu kāju pamesla. Un tad es jums piedāvāju tādu nelielu ieskatu par šo laika posmu, no valsts dibināšanas līdz mūsu uzvarai par Bermonta armiju. Un daudz un dažādi var skatīties uz šiem notikumiem. Un mēs paskatīsimies un pievērsīsim varbūt uzmanību tām lietām, kuras mums arī kā Jēzus Kristus sekotājiem, kā draudzēji, var likties tuvas un reizē arī izaicinoši, lai mēs kļūtu tādi paši varoņi kā tie cilvēki, par kuriem mēs tagad runāsim. Tātad, kā tad tapa mūsu valsts? Ir vairāki faktori, vairāki desmiti faktori, kas veicināja mūsu tautas tapšanu, ka mūsu izveidojās un varēja nodibināties Latvijas valsts. Un vēsturiskās grāmatas saka, ka viens no nozīmīgajiem faktoriem ir atrodams 18. gadsimtā brāļu draudžu kustībā, kad īpaši Vidzemē radās ļoti daudz kristīgās draudzes dažādās pilsētās, un viņi sāka lasīt Bībeli. Un viņi lasīja Bībelē pa daudzām un dažādām tautām, un tad viņi saprata, bet mēs taču arī varam būt kā viena no šīm tautām. Un šis ir laiks, kad arī pateicoties šīm draudzēm latvieši pārstāja dzert. Ja, skaidrā prātā viņi sāka apzināties pavisam citas vērtības, un viņi teica, jā, mums ir sava identitāte, un mums ir sava vēsture,
un mums ir kaut kas savs, un mēs arī varam kļūt par tautu. Un šeit bija tie iedīgļi šai idejai, ka mēs varam būt tāda tauta kā visas pārējās tautas Eiropā. Ejot laikam tālāk, vēl viens faktors un personība, kas veicināja mūsu tautas izveidošanos, ir Krišāns Valdemārs. Viņš bija kristietis, un daudzi, kas viņu pazina, viņi teica, ka šī cilvēka dzīve un šī cilvēka darbība, ka viņa var būt par priekšzīmi tam, kādam ir jābūt kristietim. Un Krišāns Valdemārs visai bieži savās grāmatās aicināja tautu atceraties Jēzu Kristu, mīliet viens otru, mīliet zemi, bet neaizmirstiet un atceraties Jēzu Kristu. Un jūs arī droši vien zināt, tad, kad viņš mācījās universitātē, kad viņš bija tas students, kas pie savām durvīm pienagloja latvietis. Es esmu latvietis. Ja, un visas vēsturiskās grāmatas to piemin, kad viņš uzdrošinājās Krievijas impērijas sastāvā pateikt, ka mēs esam atšķirīgi, kad mums ir sava identitāte, un viņš bija jaunatviešu kustības un visas tautas kustības līderis drosmē iestāties par savu zemi un savu tautu. Tālāk vēl viens no faktoriem, kas palīdzēja izveidoties mūsu tautai, ir tas, ka dēļ Pirmā pasaules kara mēs bijām spiesti aizstāvēties no vācu uzbrukumiem, un 1915. gadā tika izveidoti pirmie strēlnieku pulki, bataljoni, kas ar ieročiem varētu aizstāvēt šo tautu. Un nekad nebija tā latviešu tautas vēsturē, kad mūsu vecvectēvi bija tā apbruņojušies. Un militāri apbruņojušies un ar militāru spēku, ka viņi varēja aizstāvēt savu tautu no vācu uzbrukumiem. Un vēlāk, tieši pateicoties šiem strēlnieku karavīriem, arī politiķi viņi saprata, ka mēs varam veidot mūsu tautu, ka tā strēlnieku drosme viņu uzvaras, mēs varam izveidot savu tautu, ka mums kādreiz nākotnē var būt sava armija. Šī brīdī svarīgi atcerēties, ka strēlnieku varonis, ka strēlnieku tas priekšgājējs ar savu drosmi, ar savu noteikto raksturu, ar savu gudrību bija kristietis Friedrichs Briedis, kurš ticēja Jēzum Kristum un kas nekautrējās no evaņģēlija pasludināšanas. Un mēs redzam, ka tu mīli Dievu, lasi Bībeli, ka tu vari arī kaujā ar ieročiem aizstāvēt savu tautu mīlestībā. Tālāk jāatzīmē vēl viens faktors, ka Latvija tajā laikā viņa bija sadalīta dažādās guberņās, apvidos, un viņi nebija vienoti. Ja? Un ja Krievi gribētu, tad Latgali pievienotu tur Vitebskai, Vidzema aizietu kaut kur uz to, kaut kādiem tiem administratīviem gabaliem, un Kurzemi vēl kaut kam citam, un Latvija vispār nebūtu. Bet par cik tajā laikā latviešu tautas pārstāvi, viņi izglītojās, un viņi jau saprata, ka mēs varam būt savādāki, ka mēs varam tiešām būt kā tauta. Un viens no tiem bija Francis Trasuns, katoļu baznīcai piederīgs cilvēks, dieva vīrs, kas 1917. gadā Reizeknē sasauca, jeb noorganizēja, bija viens no vadošajām personībām tajā kongresā, kas pateica, ka Latgale, kad mēs neiesim uz Krievijas pusi, ka mēs gribam būt kopā ar Vidzemi, ka mēs gribam būt kopā ar Kurzemi. Un tas atkal bija kristietis, kas Kristus mīlestības dēļ uzņēmās šo drosmi un pateica šos svarīgos vārdus. Jo, ja nebūtu Trasu un varbūt arī nebūtu
Mejerovica, kas arī piedalījās šajos kongresos, tad iespējams, ka Latvija izskatītos pavisam maziņa. Bet pateicoties kristiešiem, kas mīlēja Jēzu un kas mīlēja šo tautu, Latvija ir tik skaista un tik plaša šodien, kāda viņa ir. Vēl viens faktors, protams, kas veicināja Latvijas tautas un valsts izveidošanos, ir pateicoties Anna Zigfrīda Mejerovica personībai. Viņa tēvs ir nācis, ir ebrejs un ļoti, ļoti ticīgs ebrejs. Un šī ticība arī tika nodota Annam Mejerovicam. Un tad, kad viņam prasīja par latviešu tautas svētībām, tad viņš visai bieži pateica, ka kristīgajām draudzēm ir jābūt klātesošām Latvijas tautā, ka tās palīdz tautai morāli, un viņš atbalstīja, ka ir jābūt ticīgai nācijai. Un viņš braukāja apkārt pa Skandināviju un citām Eiropas zemēm un stāstīja par Latviju, ka mēs gribam būt saimnieki savā zemē. Ja? Un mēnesi pirms Latvijas pasludināšanas 1918. gada oktobrī viņš aizbrauca uz Londonu, un tur bija premjers un arī kristietis Artūrs Balfūrs. Visur tie kristieši. Un viņš teica, ka mēs gribam būt neatkarīga suverēna valsts, un Angļi pateica, mēs atzīsim jūs. Un ar šādu vēstījumu viņš atbrauca atpakaļ uz Latviju. Tātad arī pateicoties šī vīra veikumam 1900 pēc brīvības cīņām 1920. gadā Latvija tika atzīta kā valsts un ka viņi varēja piedalīties arī šajā tautu savienībā kā neatkarīga valsts. Un atnāca 1918. gada 18. novembris. Diezgan vāsains. Pa ielām redzēja cilvēkus tumšos mēteļos ar lietus sargiem. Katrs devās savās gaitās. Bet kāds ļaužu pulks, viņš devās uz Nacionālo teātri pēcpusdienā. Un tur visi bija sasēdušies. Un tie, kas apraksta tos notikumus, kad vēl tika slaucīti putekļi, telpas tika uzkoptas, bet cilvēki jau bija laicīgi atnākuši, un viena no galvenām problēmām bija ātrāk šujiet šo audeklu. Ja, viņš pēdējā brīdī tika sagatavots. Ja, un te var redzēt, ka pat nav tā kā mums pieņemts, kad ir 2-1-2, šeit bija viss vienāds un galvenais būtu skaisti, ja, un to pārējās nianses mēs pēc tam visu izlabosim, un tiešām skaista skatuve, un šī sanāksme sākās pēcpusdienā 3:45. Un tur viss vēl tādā steigā un bija jārunā topošajam Latvijas valsts prezidentam Kviesim. Viņš kaut kur aizkavies, laicīgi nav saņēmis telegrammu. Viņa vietā uzrunu sāk vēlākais prezidents Gustavs Zemgals. Ja, un viņš šajā sanāksmē saka, kad tā vara un tas, kas tagad pieņems lēmums par šo zemi, būs Latvijas pagaidu valdība, ja, kad padome. Un atcerēsimies, kad Gustavs Zemgals vēlākos gados, tad, kad slavenais mācītājs Viljams Fetlers uzbūvēja pestīšanas templi, viņš pateicās viņam. Ja, tad arī atzina kristīgās tautas un harizmātiskās vai evaņģiskās kustības nepieciešamību mūsu tautā. Pēc tam, pēc Gustava Zemgaļa, runāja Kārlis Ulmanis, kurš teica, kad Latvija tā būs demokrātiski taisnīga valsts, kurā neviens netiks diskriminēts un nevainīgi notiesāts. Ja, un pēc tam visi nodziedāja himnu Dievs svētī Latviju.
Un tad, kad mēs atceraties iepriekšējo slaidu, tad jūs saprotat, kāpēc šāda himna tika nodziedāta. Jo cilvēki saprata, kam mums ir jāpateicās par šo valsti un par šo zemi. Sapulce beidzās 5:15. Šajā sapulcē bija slavenais operas dziedātājs Māris Vētra. Jā, kurš pēc tam izskrēja ārā, lai visiem pasniegtu rokas. Viņš saka, ka nebija tās uguntiņas visiem. Bija svinīgs pasākums, bet uguntiņa nebija visiem. Visi vēl nevarēja noticēt, kad ir noticis brīnums un kaut kas labs. Šajā brīdī, protams, kad kopumā bija beidzies Pirmais pasaules karš, un vāciešiem bija jāatstāja Latvija. Bet viss vēl bija zem tā kā viņu jūga. Vācieši neko neļāva latviešiem veidot kaut ko nopietnu. Ne armiju, ne kaut kādas sapulces ielas taisīt, jo viņi nebija, lai gan viņi bija zaudējuši, viņi nebija atmetuši savu ideju, ka šī zeme piederēs viņiem. Viņu mūžas, viņu vēsture un nekādi ne krievi, ne latvieši. Šeit mēs redzam arī visi tie ielu uzraksti un viss notika vācu valodā. Ja? Vācu valoda bija tāda dominējušā kultūra šajā laikā, kad dibinājās Latvijas valsts. Reizē, kad Latvija dibinājās 1818. novembrī, pēc mēneša krievi nāk uz Latviju, lai šo zemi paņemtu sev. Ja vācieši iet projām, mēs iesim. Ja? Es jums nepateicu, ka vēl viens no faktoriem, kāpēc varēja dibināties Latvijas valsts, tas bija tas, ka bija beidzies Pirmais pasaules karš, un Vācijā bija juku laiks, un arī Krievijā bija juku laiks, caru nogāza, un Ļeņins nāca pie varas, un tāpēc Latvija saprata, ka tas ir moments, kas ir jāizmanto. Bet Ļeņins deva pavēli, Latviju pataisīsim par komunismu zemi. Ja vajadzēs, iznīcināsiet 1/3, pakļausiet visus, bet šī būs komunismu zeme. Un viņi nāca, šeit jau mēs redzam jau 3. janvārī viņi jau ir Rīgā. Viņi ļoti ātri virzījās priekš, lai iznot savu mērķi. 1919. gads, tas ir, protams, sāpju, asaru, nelaimju un daudz un dažādu upuru laiks. Un terors bija no abām pusēm, gan no vāciešiem, gan no krieviem. Protams, no krieviem tas bija dominējošais ļaunums. Cilvēki, kas apraksta šo periodu, tad, kad Krievu armija šeit ienāca, uzturējās, un arī tad, kad bēga prom, kad viņa veica neiedomājos varas darbus. Latvieši un arī, protams, arī vācieši, viņi tika likti cietumos, dažādās noslēgtās telpās. Viņi tika spīdzināti, cilvēkus apšāva, un arī pusdzīvus apraka zemē, un ar zobeniem cirta, dažādiem durkļiem tika sadurstīti. Viņi bija ļoti nežēlīgi, jo tāpēc, ka Krievi ar sevi nesa šo Marksa ideoloģiju, šo vēlnišķīgo ideoloģiju, nekas kristīgs, nekāds kristīgs dievs, nekas nebūs, viņi būvēja savu to valsti uz tēzes, kad nevis uz likumīga pamata, bet uz revolūcijas pamata. Mēs uzsēsim revolūciju pret visu kristīgo un visu tas, kas ir nācis no Dieva. Un es savās rokās turu izcila mācītāja Kārļa Beldava grāmatu, kas apraksta 30 mācītājus, kas šī laikā gāja bojā no šī sarkanā terora. Es tikai pieminēšu vienu mācītāju. Bija tāds mācītājs Pauls Vaksmuts. Viņš no sākuma strādāja Dobeles latviešu draudzē un vēlāk Jelgavas Jāņu draudzē. Un, kad atnāca Krievi, tad viņu apcietināja. Un tad kāds Beldavs apraksta šādu notikumu.
šī mācītāja dzīvē. Jelgavai tuvojoties Landesvēra pulki, tad, kad jau Krievi jau tika padzīti 1919. gadā. Stundu pirms viņa ienākšanas visus apcietinātos, skaitā 300, nosūtīja uz Rīgu kā ķilniekus. Nakts tumsā pie 10 grādu salas viņus 13 stundas bez pārtraukuma dzina pa Jelgavas Rīgas šoseju. Vecos un slimos, kuri vairs nespēja sekot gājienam, bez žēlastības nogalināja. Atlikušie 19. martā nonāca Rīgā. No 130 sievietēm Rīgu sasniedza tikai 86. Ziņodams brālim par savu ierašanos 20. martā, Vaksmuts rakstīja: kas ar mums notiks, nezinām, bet Dievs to zina un stāv mums klāt. Tiešām, man ir nesakāma grūti, tomēr Dievs ikdienas sniedz jaunus spēkus. Savas lūkšanas stundās mēs noturam tāpat kā Jelgavā. Dažas stundas pēc šo rindiņu nosūtīšanas viņu nogulināja. Īpaši, kristiešus galināja, bet arī tu varēja arī būt ar citu pārliecību. Komunisti ļoti daudz cilvēku šajā laikā nogalināja. Tāpat arī baltais terors. Tad, kad Golds dzina Krievus ārā, tad, kad viņš nonāca līdz Rīgai, viņš tāpatās latviešus galināja. Kā Krievs tā un Jānis Balodis, kas toreiz vadīja latviešu bataljonu, teica, ko jūs darat ar mūsu tautu? Tātad Krievs, jeb sarkanā armija ļoti ātri 1919. gadā ieņēma Latviju. Principā mums palika maz stūrītis Liepājā, dažas tur ielas. Ja, un mūsu pagaidu valdība, kā ar Ulmanu, viņa bija spiesta uzturēties uz kuģa Saratova. Ja? Un arī tur apsargāja Angļu kara flotes kuģi. Angļi teica, ka mēs atbalstam jūs. Oskars Kalpaks, ļoti svarīga personība šajās cīņās, kas aizstāvēja Latviju, kas neatdeva šo jaunpiedzimušo mazuli sarkanai armijai uz apēšanu. Viņš bija kristietis. Viņš vēl gribēja kļūt par mācītāju. Mums būtu labs mācītājs, tāds ugunīgs. Viņš redzēja, kad komunisms, ko pārstāv Ļeņins un Pēteris Tučka, ka tas ir sātanisms. Un viņam kā kristietim un kā tēvzemes patriotam ir pienākums aizstāvēt šo zemi. Un kamēr valdība atkāpās, arī ļoti daudz cilvēki kopā bēga uz Kurzemi, tad viņš ar 200 cilvēkiem arī aizstāvēja lielo Krievijas uzbrukumu, un viņš pateica, citi tur var plātīties, filozofēt, runāt, bet es ticu Kārlim Ulmanim. Es ticu šim arī Dieva vīram, ja viņš saka, ka viņš mīl šo zemi un ka viņš cīnīsies, es viņam uzticos. Dēļ viņa es esmu gatavs arī atdot savu dzīvību. Ja, viens otram, draugi, biedri, cīņas biedri. Bija vērts uzticēties, nav tas, ka tu nezini, dēļ kā tu atdod savu dzīvību. Ja? Tu kādam uzticējies, kas redzēja varbūt tālāk par tevi šo zemes attīstību. Un uz šī kuģa Saratova notika ieroču apmaiņa, un Angļi piegādāja ieročus, un tad Ulmanis, un tur arī vēl bija citi valdības vīri, kas uz kuģiem notika kaut kāda arī apmācība, nodeva, un ļoti svarīgu lomu spēlēja. Bet tad, kad šo kuģi vēlāk brīvās laikā atdeva Krieviem apakaļ juridisku iemeslu dēļ, Krievi viņu jau pēc pāris mēnešos vai pēc mēnešu noslīcināja. Uzlaidos klīnsai, mums tāds Saratova nav vajadzīgs. Bet savā laikā Latvijai tas kuģis nospēlēja ļoti lielu lomu. 1919. gadā Latvija sāk spiest Krievus apakaļ. 3. martā Oskars Kalpaks izcīna ļoti svarīgu uzvaru, ar maziem resursiem pārspēja lielo Krievijas armiju,
un starp, bet jau 3 dienas vēlāk starp Skrundu un Saldu notiek sadursme starp viņu un vācu dzelzs divīziju, kas arī tā kā grib doties pret saka, mēs arī karosim pret krieviem, padzīsim viņus. Un daudzi vēsturnieki saka, ka tā bija tāda nejauša šaudīšanās, bet īstenībā un patiesībā arī cits viedoklis, ka tie, kas apraksta, kas tur notika, tā bija elle. Tur bija elles ugunis. Un tur bija ložmetēji, tur bija lielgabalu šāvieni. Un tur visdrīzāk, kad tie vācieši, kas kopā ar Kalpaku gribēja doties pret Pētera Stučkas armiju, ka viņi gribēja novākt pašu Kalpaku, un viņiem tas izdevās. Nodevība. Jo vācu tā devīzijas vīri, viņi tur bija piedzīvojumi meklētāji, viņiem tur solīja naudu, kad Latvijam zemes piederēs, bet viņi īsti nesaprata, pa ko viņi karo, un droši vien tika dota komanda novākt Oskaru Kalpaku. Paldies Dievam par šo varonīgo cīnītāju. Dodiet aplausus viņam. Jā. Golds vēlāk, tā armija, kas nošāva Oskaru Kalpaku, viņi pakaroja ar tiem krieviem, aizina viņus aiz Rīgas tālāk, un pēc tam viņi domā, ar krieviem mēs kaut kā tiksim galā. Davai mēs tos latviešu tūlītās nomočīsim līdz galam, lai viņu pēda šeit nepaliek. Un Golds, viņš devās uz Cēsīm, visu vidzemi paņemt, un lai likvidētu Latvijas armiju. Bet nē. Cēsīs, paskatieties, 16, 17 gadus veci jaunieši no skolām, no ģimnāzijām saka, mēs aizstāvēsim savu tautu, savu zemi, kas ir nesen radusies. Un viņiem vēl palīdzēja Igaunijas karavīri šeit arī ierakumos pie Gaujas, pie Cēsīm. Un kopā ar Igauniem un šiem jauniem zēniem izdevās uzvarēt vācu armiju, un vācieši nekad kopšās dienas vairs nevaldīja un neuzdrošinājās vispār domāt par Latviju kā savu zemi. Tas ir slavenās Cēsu kaujas 1919. gadā jūnijā. Pēc tam uz kaut kādu laiku karš noklusa. Latvijas armijā bija neliela atpūta un varēja sagatavoties un jaunām cīņām pilnveidot sevi. Un tad 1919. gada novembrī atkal izveidojas kaut kāds hibrīds. Atkal tas puķis paceļ savu galvu. Šoreiz vārds saka, mēs vien netiks, mums vēl kaut kādus krievus palīgā. Izveidojas kaut kāds mistisks, avantūrisks veidojums kā Bermonta armija no vāciem un krieviem. Tur bija apakšā skaits, ka bija dažādi politiķi un biznesmeņi, un viņiem bija plāns tad gāzt šo te Ļeņinu Krievijā, pēc tam ieņemt Latviju, Vācijā uztaisīt apvērsumu. Tāda armija, viņus biznesmeņi bija, un tad viņu sponsorēja. Un tad viņi uzsāka savu cīņu. Ja, un tad viņi cīnījās pret Latvijas armiju, kuru vadīja Jānis Balodus, un ieņēma teritoriju, kas ir Daugavai kreisajā pusē. Īpaši nostiprinājās Torņkalnā. Un saprat, mēs vispirms tiksim galā ar latviešiem, pēc tam arī aizīsim vēlāk vēl krievus. Latvieši šī laikā viņi cīnās divās frontēs ar Bermontu, ar šo mistisko armiju un ar komunisma armiju šeit Latgalē. Tātad divās frontēs cīnās. Armiju, tā kā tas viespavēlnieks ir Jānis Balods, bet nav īsti cilvēka, kas varētu
šeit, nu, teiksim, visu vadītu operāciju, lai mēs uzvarētu šos Bermontus. Savukārt. Liepājā, tur, kur Bermonts arī cīnās, vēl viens kristietis. Oskars Dankers, ģenerālis. Viņš, vadot savus bataljonus Liepājā, novembra sākumā uzvarēja Bermontu. Viņš tur saka, un tā bija tāda nopietna sakāve, kas ietekmēja arī tos pārējos rezultātus. Tad, kad tu lasi grāmatas, ko viņš pats uzrakstīja, Oskars Dankers, viņš pēc tam aizbrauca uz Vāciju, tur koncentrācijas nometnēs bija. Un tad, kad arī kristietis sieva Irma Dankere viņu apciemoja, jauno derību atnesa. Tas, ko tev gribās palasīt. Jā, viņš pats to piemin savā grāmatā, tas, kas tev dod mieru. Viņš bieži tikās arī ar arhibīskapu Grinbergu, ticīgs cilvēks, kas kalpoja ar saviem talantiem Dievam arī pēc tam 2. pasaules karā. Un viņš šeit ietrieca Bermontam iekšā, iedeva pa pakaļu, un to viņš sajūta šeit Rīgā, Bermonts. Skaidrs, kad Bermonts, viņš gribēja pāriet Daugavai pāri, dabūt to Jāni Balodi rokās, piežmiegt visu latviešu tautu, bet nē. Kāpēc nē? Atkal viens kristietis priekšā. Tad, kad bija tā, šeit ir latviešu strēlnieki, latviešu bataljons, kas aizstāvās pret Bermontu Daugavas krastā. Un tā vēsture ir tāda, kad es jau jums minēju, ka Jānis Balons nezināja, kuru nolikt galveno atbildīgo tajā postenī, kurš varētu iedot pareizākās pavēles un uzdevumus tiem cilvēkiem. Un Anna Mērovis viņam atved vienu cilvēku, Pēteri Radziņu, saka, viņš arī cīnījās par Ukrainas neatkarību. Viņš arī tur bijis tajā karā. Un viņi atved viņu pie Jāna Baloža, un Jānis Baložs saka, tu būsi galvenais. Tu dosi pavēles, tu liksi katram ko darīt. Viņš saka, nē, es tur varu citus pakalpojumus veikt. Izdeva pavēli, nē, tu būsi galvenais šeit, kas palīdzēs aizstāvēt Rīgu no Bermontu uzbrukuma. Un viņš to arī izdarīja. Viņš bija dziļi ticīgs cilvēks. Viņš lasīja Bībeli un citas kristīgās grāmatas, tā par viņu saka viņa cīņas biedri. Lūko viņš kādā no savām grāmatām min. Tēvies mīlestība ir visielākā sakarā ar vispārējo likumību un reliģiju. Ja likumīgi kas neatzīst Dieva, tas neatzīst arī ģimenes. Un kas neatzīst ģimenes, tas neatzīst tautas un valsti. Ja likumība sāk krist tautā un ģimenē, tad tiek niecināta arī tēvies mīlestība. Ja cilvēkam nav nekā svēta un dārga, tad zināms, arī sava tēvija, sava tauta nebūs tādam cilvēkam svēta un dārga. Un viņš neko neuzupurēs savas tautas labā, kā varbūt tikai skaistas runas un skaļus izteicienus. Viņš bija, vēlākos gados viņš bija armijas komandieris, un viņš sarakstīja arī grāmatu par brīvības cīņām. Un šī grāmatā viņš māca kā psiholoģiski sagatavot šos karavīrus uzvarām. Un pateicoties, viņš bija, ja Friedrichs Briedis strēlnieku
vadonis, viņš bija talantīgs nakts izlūkos un citās operācijās, ja, kā viņš tur, un latvieši tad svinēja uzvaru Ziemassvētku kaujās Tīreļpurvā. Tad pateicoties šim cilvēkam atkal bija plānošanas statikā, viņš bija ģeniāls. Viņš zināja, kurš to ienaidnieku sist, kā viņu apiet. Un pateicoties viņam, pateicoties viņa gudrībai, Dieva gudrībai, par kur viņš arī daudz runā, kad viņi Krievus, Bermontu uzvarēja pie Daugavas krastiem, un Bermonts atklājās, un viņš deva plānus un stratēģiju, kā Krievus, sarkanarmiešus, komunistus uzvarēt pie Latgalē, un to arī viņi paveica. Un šeit ir viņa viens no citātiem, no tām stratēģijām, kā viņš uzvarēja visus savus ienaidniekus. Nekad nav iespējams gūt uzvaru, ja tu prāto par to, ko darīs ienaidnieks un kas mums ir pret to jādara. Tas noved pie defensīvas, pie aizstāvēšanās, kura beidzas ar neveiksmēm. Kas grib uzvarēt, tam jādomā par to, ko viņš grib panākt un kā ienaidnieks var reaģēt uz viņa darbību. Un ir jāuzspiež sava griba un vara ienaidniekiem jāpiespiež viņu aprobežoties ar aizsargāšanos, kura tā kā tā reiz beigsies ar pilnīgu neveiksmi. Lūk, stratēģija. Un 1919. gada 11. novembrī mēs izcīnījām šo vēsturisko uzvaru. Pateicoties arī šī cilvēka drosmei, protams, visiem citiem cilvēkiem cieņu. Un Oskars Dankers, kurš arī apraksta šos notikumus, viņš pateicās arī visām medmāsiņām. Viņš piemin tādu medmāsiņu Anna Pilēna Šulca. Mēs par viņu ko vēstures grāmatām nezinu, Gogli pa viņu nezinu. Bet šie cilvēki, šie latviešu parastās meitenes, kurām pat nebija 20 gadi, ka viņi gājuši uz šīm kara laukiem, apsējušos ievainotos, palīdzēja viņiem, riskēja ar savām dzīvēm. Tūkstošiem bija šādu patriotisku cilvēku. Ja, un tāpēc mēs kā kristieši ņemsim piemēru no šiem ticīgajiem cilvēkiem, patriotiskiem cilvēkiem, mīlēsim savu zemi, neatdosim viņu ienaidniekiem, bet arī skatīsimies no Pētera Radziņa šīs stratēģijas, kā uzvarēt grēku, kā uzvarēt sātanu, kā uzvarēt ļaunumu mūsu dzīvēs, un lai Dievs mums palīdz. Jēzus vārdā. Amen.